Ja mēs pētām, ko dara sportisti savas karjeras laikā, mēs redzam, ka aptuveni 80 līdz 90% laika viņi pavada treniņu zālēs. Šo piemēru, jeb analoģiju es vēlētos pārnest arī uz skolu. Tur notiek tieši tas pats. Tad, kad mēs mācāmies matemātikā daļskaitļus, mēs vingrinām sadalīt kaut kādus lielumus. Tad, kad mēs valodās mācāmies gramatikas likumus un sintaksi, mēs mācāmies, kā pareizi paust savu domu. Tad, kad mēs fizikā mācāmies par dažādu fizikālu spēku, savstarpējām sakarībām, mēs patiesībā mācāmies par to, kā ir uzbūvēta pasaule. Mēs trenējam savu prātu domāt vienkāršotā veidā par ļoti sarežģītām lietām. Un skolā šīs pamata zināšanas dod labu ieskatu tajā, kas būs vēlāk jau mums kā uzņēmējiem, kā ārstiem, kā skolotājiem un citu profesiju pārstāvjiem. Ikvienā profesijā mēs varam atrast nepieciešamību pareizi izteikties, labi rakstīt, ātri domāt, pieņemt lēmumus grūtās un svarīgās lietās.